Tiem, kas grib zināt, ko es šodien runāšu, par tiesu. Es sen esmu runājis par sodiem un par tiesu, zin kā? Man sagribējās parunāt. Šodien ir jaukais, nejaukais vārds. Viņš ir nejauks tiem, kas negrib atgriezties, un jauks tiem, kas grib mainīties. Salda smarža vieniem uz glābšanu, un otriem, kā tur jāsaka, uz pazušanu, rūktas zāles, jā, uz pazušanu. Klausieties, 21. gadsimtā viena no mīļākajām raksturvietām, iespējams arī agrāk, bija tā, kur saka, ka Jēzus jau nevienu netiesā. Jā? Un tad uzreiz otra raksturvieta, kur jums momentā citē, netiesājiet, lai netiktu tiesāti. Ja? Labi? Un tiesāšana, jūs zināt, kas ir tiesa? Tiesa nozīmē, Bībelē tas vispār ir juridisks jēdziens, kur tiesā jūs pasludina par vainīgu vai par nevainīgu. Vai nu jūs attaisno, ja? Dievs attaisno, ko mēs sakām, nevainīgs, attaisnots. Vai nu jūs pasludina par vainīgu. Bet tajā līmenī, kur mēs runājam, es runāju, jau varbūt arī cilvēki, kas tiesā un visādi garās, bet tajā līmenī, kur mēs runājam, mums ir jāatšķir, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Patīk jums vai nepatīk? Un ja jums kādam kaut kas ir baigi pareizi, bet man liekas, ka tas ir galīgi nepareizi, tad sorry. Ja tev liekas, ka es tev baigi tiesāju, man prieks par tevi. Tas nozīmē, ka tu jūties kā noziedznieks, nes kā tiesnesis. Es jau jūtos pagodināts. Paldies! Ne, es parūku nevalkāšu, bet es jums ilsīšu raksturvietu par netiesāšanu un par tiesu. Par netiesāšanu un par tiesu. Jāņem evaņģēlijā 3. nodaļa, ne 16. pantu nelasīšu, tas jums no galvas jāzina. 16. pantu lasīšu Rīgā ievadā, tur ir citas lietas, kas no turienes man ir jāsaka, bet kas attiecās te jums super jālgauniekiem, kuri visi mācīti dievbijībā, ticībā, staigā ar to kungu svēti bez gala. Es reizēm Jelgavēju skatos, aiz stūri jau redzu gaisma tumsā. Domāju, mašīna brauc, ne, Jelgavas draugs loceklis nāk. Tā kunga gaisma mirdz vienkārši pa gabalu var redzēt. Nevar pasmieties, kas ir, jūs visi tādi šausmīgi nopietni, zin kā? Un varbūt kādam no jums pat ir tā automātiskā sistēma, ka nāk otrs pretī, tad pārslēdz uz tojām, lai neapžilbina pretīm nākošo otru, ne tāds? Tā divi ticīgie satikās, hops, ieslēdz mazāku gaismu, neapžilbina, ne? Ko? Klausties par tiesāšanu un netiesāšanu. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, no 17. līdz 20. pantam. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, no 17. līdz 20. pantam. Amen? Skaties, kas šeit ir rakstīts. Brīnišķīgi vārdi, visiem viņi patīk, īpaši mūsdienās. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu. Un lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam netiek tiesāts, bet kas netic ir jau spriedumu dabūjis. Opā. Nebūtu šitas teksts, būtu baigi skaisti, ja 18. pantu varētu izmest ārā. Aleluja! Tāda Bībele daudziem patīk. Bet daudz izmet ārā 18. pantu nemaz negaidot, viņi vienkārši izmet ārā, pirms viņi ir aizlasījušies tālāk. Tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība bijusi mīļāka par gaismu. Tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņu darbi netiktu atklāti. Varbūt arī tāpēc cilvēkiem, kad viņiem stāst par grēku, viņi saka netiesā, ja? Vienkārši ienīst gaismu, viņiem negribās nākt pie gaismas. Un ir apskatīties Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļa, 46. un 48. pants. Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļa, 46. un 48. pants. Runāju šodien vajadzētu būt īsai, teorētiski. Atradīs man Jāņa 12, lai man nav jāšķirst tik tālu. Jēzus saka, es gaismu esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepalikt tumsībā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju. Brīnišķīgs evaņģēlijs, redzat? Jums bet reku rakstīts, re? Ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju. Jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli
Atpestīt. Un tad ir 48. pants. Atkal sabojā visu teoloģiju. Bija tik brīnišķīgi, pareizi. Amen? Bet kas mani nievā un nepieņem manas vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedījis par viņu tiesu pastarā dienā. Amen? Burtiski tas, ko saka 3. nodaļā, viņš saka, klausies, es jau neesmu nācis tiesāt. Jo faktiski tie, kas man netic, jau ir zem tiesas. Viņi jau ir zem tiesas, un es jums drusīgi kaut ko gribu izstāstīt, mīļie cilvēki. Drusīgi kaut ko gribu izstāstīt. Cilvēki parasti saka, viņš jau netiesā. Viņš jau netiesā, bet jautājums ir, ka cilvēkam ir jāizlasa viss, kas Bībelē rakstīts. Amen? Skaties, ja nav tiesas, tad no kā tev ir vajadzīga glābšana? Ja nav tiesas, no kā tev ir vajadzīga glābšana? No kā? Ja nav tiesas, tad nav soda. No kā tev ir vajadzīga glābšana? Glābšana nav vajadzīga. Priekš kam glābšana nav vajadzīga? Viņš vienkārši kaut kā stāsta baznīcās automātiskā režīmā, tajā brīdī, kad tu atnāc priekšā un pateici, Kungs, Dievs, Tēvs, piedod mans grēkus, ielaiž tevi savā sirdī, grib tev dzīvot vai kaut kā tam līdzīgi. Saka, ka viņš ienāk tavā sirdī, un tad automātiskā režīmā asins vienkārši skalo nost visus tavus grēkus, un tie filozofi saka tā, tagad, kad Jēzus tevi skatās, viņš vairs neredz tavu grēku, viņš skatās caur Jēzus asinīm. Es vienam prasīju, kas viņam ir Jēzus asiņainās brilles uz acīm. Viņš man skatījās, nevarēja saprast, ka es tāds nekaunīgs cilvēks uzdevu tik sarežģīts jautājums, vai nu viņi domāja, ka es kaut ko nejēdzu un kaut ko nesaprotu. Bībele saka, liec man apkārt 3. nodaļu. Patiesībā ir tā, ka ja man nav soda, man nav vajadzīga glābšana. Ja man nav soda, man nav vajadzīga glābšana. Ja man nav vajadzīga glābšana, man nevajag glābēju. Man nevajag glābēju. Atnāca Jēzus Kristus, es ar viņu parunāju, sarunājamies, viņš man nav vajadzīgs kā glābējs. Viņš man būtu draugs, viņš man varbūt sazinkās, bet kā glābējs viņš man nav vajadzīgs. Glābšana man ir vajadzīga tikai tad, ja es esmu pazudis. Bet Bībele par grēciniekiem runā nevis kā par pazudušiem tikai un vienīgi, bet kā par grēkos mirušiem. Amen? Diemžēl Bībele saka, tu esi grēkos miris. Amen? Tu esi beigts. Un skaties, kas šeit ir rakstīts. Skaties, kas šeit ir rakstīts. Cilvēki. Jēzus teica, ka jāklais akliem celu rāda, abi divi iekritīs kur? Nevar būt. Mūsdienās ir apmēram tā. Aklais atrod aklo, viens otru paslavē un saka, tu gan esi redzīgs džeks, un abi divi redzīgi, abi divi iet. Un viens otram stāsta, ka viņi iet uz paradīzi. Bībelē ir rakstīta normālā, saprotamā valodā, paldies Dievam, iztulkota latviešu valodā. Amen. Varat izlasīt. Nav jums jāmācās grieķu valodu obligāti, varat vairākus tulkojumus salīdzināt. Amen. Skaties, kur ir problēma. Skaties, kur ir problēma. 18. pāns, 3. nodaļa 18. pāns. Faktiski ne problēma, bet fakts. Kas viņam tic, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Amen. Dievs neizlems, kur nonāks cilvēki pasaules beigās. Viņš jau ir izlēmis. Dievs jau ir izlēmis. Dievs neizlems, ko darīt ar grēcinieku, kas nomira neatgriezies pie Dieva. Dievs jau ir izlēmis, ka šādi grēcinieki nonāk ellē, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Tu jau esi zem sprieduma, ja tu atrodies grēkā. Viņam nav jānāk tevi tiesāt, spriedums jau ir pasludināts. Dievam nav jāatgādina no rīta līdz vakaram un jāstāv. Es tev atgādinu, ka es tev tiesāšu, es tev atgādinu, ka es tev tiesāšu. Šaka, es tevi tiesāšu. Un tie, kas man neklausa, mani vārdi viņus tiesās. Būs pastarā tiesa, kur nevis izlems, kur tevi likt, bet pastāstīs, kur tu nonāksi, jo ir jau izlemts un ir pasludināts, ka grēka alga ir nāve. Cilvēks, kurš atrodas grēkā, jau atrodas zem soda. Amen! Jau atrodas zem soda. Agri man dzīvē viss kārtībā. Kājas nelaužu, galva nesāp, naudu pelnu, viss ir kārtībā. Un otrs atnāk un saka, pareizi, Dievs uz tevi svētīt, pasties, kā tev iet, tev baigi labi iet, pasties, tas kristietis iet uz baznīcu, lūdz Dievu, bladāts saslima.
ak, kungs, un tev cik labi iet, tev viss notiek, tev dzīvē viss kārtojās, tu normāli dzīvo, viss ir kārtībā. Un viens otru slavē, un abi divi ir jau sodīti. Jo grēka alga ir nāve, tev var būt zelts priekšā pakaļā, un tev var dzīve rullēties kā pa ziedu pļavu, bet ja tu esi grēkā, tu Dieva priekšā esi beigts. Un tajā brīdī, kad tavu dvēseli iziet no tavas miesas, viņa attopās ellē līdz mūžīgai pazušanai, par ko runā kā par uguns jūru, kurā iemet nāve elli un visus tos, kas nebija ierakstīti mūžīgā dzīves grāmatā. Dievam nav jāliek tev sodi, kā cilvēks saka, Dievs man neko neatņēma, Dievs man neiesita, nu tad man viss ir kārtībā. Ja tu esi grēkā, tu jau esi zem soda. Starp citu, tās ir šausmas, ja tu dzīvo grēkā un tev vairs nav nekāda sodi. Iespējams, ka Dievs jau ir tev pagriezis muguru un pateicis, žēlstība ir beigusies. Ko tad? Cilvēki kā tādi, es teikšu, truli teikšu tā, kā nevajadzētu teikt, kā tādi stulbi auni. Grēko un meklē tos, kas grēko, un viens otram saka, re, viss ir kārtībā. Tu izdarīji grēku, nesaslimi, nenomiri, nekas nenotika, naudu tev neatņēma, darbs tev ir, mašīna nesasita, halleluja, tad viss ir kārtībā. Ja tu esi grēkā, tu vari peldēt zeltā, bet tu esi zem soda. Tu esi zem soda. Un patiesībā tad, kad dzīvē ienāk skrūvis, sāk pievilkt, un Dievs sāk audzināt, viņš savā žēlastībā glābējs ir vajadzīgs tiem, kas ir zem soda. Zināt, kas notika ar Jēzu Kristu? Zināt, kāpēc rakstīts, ka mūsu sods bija uzkrauts viņam? Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks, kas ir grēkā, viņi ir zem soda. Viņai nevar būt svētības, viņi ir zem soda. Un tāpēc ir vajadzīgs glābējs, kurš nāk un glābi. Amen! Un tad staigā apkārt, un es izdarīju grēku, un man nekas nenotika. Ja tu izdari grēku, un tev notika tavs sods, tu nonāktu ellē. Apostuls Pēters saka, viņš saka, Dievs ir pacietīgs. Dievs ir pacietīgs. Un zina, kā ticīgie tā ir teoloģija. Viņi apstās uz to un saka, tas grēko, un viņam viss kārtībā. Znači, drīkst grēkot. Tā ir teoloģija mūsdienās. Bībelē rakstīts, ka tas, kas ir neticībā, nepieder Kristum, ir zem soda. Halo, dzirdat mani? Laiks pamosties, viendien Jēzus nāks. Uz mani varēsiet skatīties un neskatīties. Viņš skatīsies tavās acīs. Un tev būs gribēsies zināt, ka tu esi izmucis sodam un ka tavs sods ir uzlikts viņam. Amen. Halo, dzirdat mani? Glābšana Jēzu Kristu ir vajadzīga ikvienam, kurš ir zem soda. Es jums izstāstīšu labāku evaņģēliju. Nu, uzlaboto versiju. Gribat uzlaboto versiju? Jēzus Kristus tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, pasauli tiesāt, bet pasauli glābt. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kur palika tavi sodītāji? Nu, ja neviens tevi netiesā, arī es tevi netiesāju. Ej! Negrēko nepiemini, tas jau ir pa daudz. Līdz tai vietai nevajag lasīt. Var justies slikti. Es teicu, ej, tie, kas lasījuši Bībeli, zina, teiks, ej un negrēko vairs, ja? Bet es teicu, to nevajag, tā ir pa smagu rakstu vietu. Kā tu var zināt, ka viņi grēko? Man nav jāzina, viņi grēko vai negrēko. Tas ir jāzina tev starp tevi un starp Dievu. Tas ir starp tevi un starp Dievu. Un tad tev saka, pieņem Jēzu Kristu, un tagad tu esi jauns radījums. Ja tu atkārtoji lūkšanu aiz manis, tu esi jauns radījums. Kas mums tagad ir kaut kāda būšanas zīlēšanas salons? Pārspļauj par kreiso plesu, piesit pie koku un tu esi jauns radījums, Jēzu Kristu? Kur paliek, kas savu miesu situši krustā ar kārībām un iekārošanām? Kur paliek, kas nomiris sev un kas dzīvo Dievam? O, nē, Bībele saka, ja tu ar sirdi ticēšanu ar mutu apliecinās, lūkšana ir svarīga. Un tev ir jālūdz un jāsaka, kungs, piedod mans grēks. Un tu drīksti atkārtot, ja tev cits lūdz priekšā, bet Bībele saka, ja tu ar savu sirdi ticēsi. Ar pāteriem neviens nav glābts. Mēs tiekam taisnot ticībā, nevis pāteros. Halo! Kā tāds akls bars viens otru slavē, viens otram sit par plecu,
un čāpo uz bedri. 36. pāntu gribat izlasīt? 36. pāntu gribat izlasīt? 3. nodaļā. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. Bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tas, kas tev ir jāatcerās, ka spriedums jau ir pasludināts, ka grēka alga ir nāve. Bet skaties, Dieva balva ir mūžīgā dzīvība ticībā uz Jēzu Kristu, caur Jēzu Kristu. Amen. Labā vēsts, no kuras ir izmesta ārā puse patiesības, nav vēsts vispār. Nav vēsts vispār. Jo ja es netieku tiesāts, man nav vajadzīgs glābējs. Man viss ir kārtībā. Ja es esmu zem tiesas, man ir vajadzīgs glābējs, kuram uzliek manu sodu, kuram uzliek manu grēku, un es nostājos Dievu priekšā, un Dievs saka, tavs parāds ir samaksāts. Un viņš man attaisno nevis tāpēc, ka es neko neesmu darījis, jo Bībele saka, visi ir grēkojuši, bet tāpēc, ka par to, ko es esmu darījis, ir samaksāts uz Golgātas krustu. Amen. Ne ar darbiem, bet ticībā. Bet kas notiek? Ka tad, kad es esmu atdevis dzīvi Kristum, viņš sagaida, ka es viņam klausīšu. Amen. Viņš sagaida, ka es viņam klausīšu. Viņš man dod spēku viņam klausīt, kāda man nebija pirms tam. Pirms es atvēru savus lūpas un atdevu savu dzīvi viņam, nožēlojot savus grēkus. Amen. Halo, dzirdat? Viņš dara par jaunu radījumu. Tāpēc neticiet nevienam, kurš stāsta, ka var atrasties grēkā un vienlaicīgi būt glābts. Taisnais glābtais var gadīties, ko nevar attaisnot, bet var gadīties, ka sagrēko. Un par to saka, diemžēl, tā nav norma. Taisnajam grēkot ir ārpus normas. Viņš izkrīt no sava ceļa. Un tad, kad viņš ir izkritis, tad viņam svētais gars saka, tu neesi uz patiesības. Un viņš saka, piedod man, kungs, es vairs tā nemūžam nedarīšu. Un nostājās uz patiesības un dzīvo svēti. Amen. Jo viņš nevar palikt netaisnībā, jo viņā iekšā ir viņa dīglis, viņš ir piedzimis no augšienes, netaisnība nav normāls stāvoklis. Tāpēc, Jēzus saka, ka es neesmu nācis pasauli tiesāt. Man vairs tas nav jādara, jo spriedums jau ir. Un tad vienu dienu, atbilstoši esošajam spriedumam, pēdējā tiesā šķirs savus avis no āžiem. Dzīvojot svētu dzīvi, par ko es plosos. Man šausmīgi negribētos, ka es esmu te plosījies. Un kāds bars cilvēki ir izdomājuši, ka, kā latvieši saka, možno žiť kak papala, un debes tēvs vienalga viss augšā salaidīs iekšā. Tā nav patiesa mācība, tā ir viltus mācība. Agri es esmu daudz grēkojis. Bībele gan saka, ka neatkarīgi no tā, cik tu esi grēkojis, tu var dabūt piedošanu. Bībele skaidri runā, ka ja arī tavu grēku kalni ir augstāki par tavu galvu un tu neredz viņiem pāri, ka Dieva žēlstība ir pārāka. To gan Bībele runā. To gan Bībele runā, ka jebkurš, kurš nāk pie viņa un saka, piedod man, saņem šo piedošanu. To gan Bībele runā. Amen. Amen. To gan Bībele runā. Un tāpēc man vajag glābēju, jo bez glābēja es esmu zem soda. Bez glābēja man nav žēlastības, manā dzīvē nav. Tikai tik, cik man ir atļauts dzīvot, lai man būtu iespēja atgriezties. Skaties, kas tur vēl tālāk parādās. Dievs patiešām mūs mīlēs, samaksāja par mūsu grēkiem. Cilvēks, kas paliek grēkā, viņš ir zem soda. Cilvēks, kas paliek grēkā, ir zem soda. Pazīstat vārdu svētība? Ir ticīgi cilvēki, jaunpiedzimuši kristieši, kuri, diemžēl, savā dzīvē vai nu noslēdzās vai pieļauj. Viņi vēl nav atkrituši no Dieva, bet viņi pieļauj lietas, kurām nevajadzētu būt viņa dzīvē. Jo par atkrišanu Bībele runā kā par aizdrēfēšanu prom. Ka viņi tā kā aizdrēfē prom no ticības. Lēnām, nemanāmi aiziet projām, bet viņi kaut kur sākās.
Skaties 19. un 20. pānu. 19, 20. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņu darbi netiktu atklāti. Skaties, smagais vārds. Šī ir tā tiesa. Šī ir tā tiesa. Es kaut kur runas sākumā teicu, ka tas vien, ka tev it kā viss ir kārtībā, un tev vairs nesatrauc tas, ka tu dari grēku, tev liekas, Dievs ir pieņēmis, Dievs ir samierinājies. Dzirdēt, ko es tikko kā lasīju? Bībele saka, ka tā ir tiesa. Ja tu vari mierīgi atrasties pārkāpuma stāvoklī, ja tu vari mierīgi atrasties pārkāpuma stāvoklī, un tev nerodās vēlme no šī pārkāpuma stāvokļa ārā, un tu meklē attaisnojumus, man ir bail, vai tu neesi jau tiesā, vai varbūt tuvojies tiesai. Jo šī ir tā tiesa, ka atnāca gaisma, bet viņš neiegāja gaismā. Tā ir rakstīts. Halo, tā ir rakstīts! Un ir entie cilvēki, kuri dara lietas, ko nevajadzētu darīt, kas ir grēks. Kādu brīdi viņu sirdsapziņa runā uz viņiem. Gaisma uz viņiem runā. Runā gaisma uz viņiem. Un, lai izlīstu gaismā, viņi zina, ka viņiem jāmaina dzīve. Tā vietā viņi ielien apakaļ tumsā. Viņi ielien apakaļ tumsā. Un turēdamies tumsā, vienu brīdi balss paliek klusa. Un viņi saka, wow, Dievs pieņēma. Nē, tu esi palicis sodā. Ko tad? Ja Jēzus Kristus tev paņem no šīs dzīves šodien. Šodien paņem. Šodien paņem. Ko tu viņam stāstīsi? Man mācīja, ka tu netiesā. Viņš prasīs, tu tālāk nevarēji izlasīt. Tu izlasīji 16. no 17. pantu un nomiri pirms 18. Ko tu viņam stāstīsi? Baznīca nav cirks, kur spēlējās ar sprediķiem. Mēs cenšamies ticēt kungam Jēzum Kristum, kas mūs ir glābis no nāves un pārcēlis mūžīgā dzīvībā. Kad Dievs runā un velk tevi gaismā, velns stāsta, pasēd tumsā, viss būs kārtībā. Zini, kāpēc viņam vajag, lai tu paliec tumsā? Jo viņš ir tumsā. Un viņam nav iespējas iziet no tumsas. Viņš tur saistīts soda dienai. Bet velns zina, ka tev ir iespēja. Velns zina, ka tev ir iespēja. Ka cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Viņš zina, ka cilvēka dēls, kad viņš sāk sludināt, viņš teica, tā kunga gars man ir svaidījis saistītos palaist vaļā. Amen. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Žēlastības evaņģēlijs nozīmē, ka sodītam cilvēkam, kad viņam jau ir nazis pie rīkles un giljotīna karājās virs galvas un viņš jau sēž elektriskajā krēslā un viņam vēl, nezinu, injekcija jau laiž iekšā nāvīgo, ierodās Kristus un saka, es samaksāju. Un tu izlec ārā no savu nāves krēsla un sāc dzīvot Dievam. Cirks un klauni, teātris un uzvedumi. Tikai nelēma tā, ka mēs spēlējamies ar savu dzīvību. Neviens jau nerotaļājās ar manu dzīvību. Ja es sāku rotaļāties, es rotaļājos ar savu dzīvību. Es sāku spēlīt uz dzīvību un nāvi ar savu dzīvību. Es zinu, ka svēts ir tas cilvēks, par kuru mācītājs neko nezina. Naivs ir tas cilvēks, kurš domā, ka Dievs nezina. Piemānīts ir cilvēks, kurš domā, ka Dievs neredz. Man nav nāves un ēles atslēgas. Kristum ir. Viņam ir. Viņš atnāca un nomira uz Golgātas krusta. Lai cilvēki tādi kā tu un es, lai mēs iziet no nāves dzīvībā. Viņš burtiski samaksāja, lai man vairs nav jāpaliek tumsā un lai man nav jāpaliek grēkā. Kā jūs domājat, cilvēki lūdz par atmodu un lūdz par atmodu un lūdz par atmodu? Kā jūs domājat, kā tas būs? Dievs vienkārši uztaisīs atmodu
uz beigtiem grēcīgiem cilvēkiem virsū, pārlies pāri želantīnu tādu smuku. Būs augļi želejā. Всё в marmelāģe. Zin kā? Žāvēt augļi, ja? Nē, tā nebūs. Tā nebūs. Bībelē kaut kur rakstīts, ka viss, ko dara slepenībā, to kaut kā atklātībā pacels. Kaut kā atklātībā pacels. Ne jau tāpēc, ka Dievam patiktos kaut kā veidā pazemot cilvēku, bet Dievs dara visu, kas vien ir viņa rīcībā, lai cilvēks atgrieztos. Ja kāds tev mīl uz šīs zemes, tad tas ir Dievdēls. Nopietni. Ja kādam rūp tavu glābšanu, tas ir Dievdēls. Es te tā sludinu. Mans rūps salīdzinot ar Dievu rūpēm ir absolūti niecīgs, nesalīdzināms. Viņam reāli gribās, viņš reāli ir gatavs izvilkt tev no nāves un pārcelt dzīvībā. Un tā, ka tu esi dzīvībā, ir kristieši, kur domā, ka viņi atrodas tā kā zelta būrī, velns klāt netiek. Te mans svaidījuma loks, ja? Jēzum Kristum bija tāds svaidījuma loks, ja es tā varu runāt, par kuru vispār nav vērts strīdēties. Viņš bija svaidījums, pilns ar Dievu garu, pats dzīves, iemiesojums Dievu ugunī. Velns vienalga atnāca ar viņu runājumu kārdinājumu. Vienalga atnāca runājumu kārdinājumu. Amen? Tikai viņš zināja, kas viņš ir. Viņš zināja patiesību, un ar patiesību viņš stāvēja. Amen? Ja tev nav tiesa virs galvas, tad arī glābējiem nav jēgas. Bet glābējs ir nācis, lai mēs dzīvotu. Amen? Es jums izlasīšu pāris raksturvietas, atgādināšu. Dažas raksturvietas, skaties Apostoļu darbu 26. nodaļa. Apostoļu darbu 26, 18 un 20. Apostoļu darbi 26. Un 26, 18 un 20. Apostoļu darbi 26. 6. nodaļa, 18. un 20. pāns. Es atšķiru nepareizo nodaļu. Re, kur jau stāfels parādījās ātrāk, ne? Tur Jēzus saka, Pāvils saka, ka uz viņu runāja Jēzus, un Jēzus teica, es tevi sūtu, atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismām, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Tāpēc, cieniņa Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs. Un tā viņš tālāk saka, kā viņš ir sludinājis. Bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālēmē un visā Jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēls cienīgi. Amen? Un dara darbus, kas grēku nožēls cienīgi. Un tad ir vēl viena raksturvieta. Mateja 4.17. Mateja 4.17. Es esmu tā to septiņnieku uzrakstījis, ka man jāpārbauda, tas ir 17 vai 7. Jēzus iesāk sludināt un teikt, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūlīt klāt pienākusi. Amen? Ja viņš nevienu netiesā, kā viņš var zināt, kas ir grēks? Ja viņš nevienu netiesā, kā viņš var tā teikt, ka ir grēki? 17. pants. No tā laika Jēzus iesāk sludināt sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tūlīt klāt pienākusi. Mūsdienu ļaudis, ne visi, protams, mūsdienu ļaudis tumsā meklē svētību. Tumsā meklē svētību. Atrodās zem soda, jo nedara to, ko Dievs no viņiem sagaida un meklē svētību. Dzīvo grēkā un gaida Dievu labvēlību. Un tad vēl mierina viens otru. Redz, Dievs taču netiesā, viss kārtībā. Ja tu esi grēkā, klausies, mīļais aklais, ja tu esi grēkā, mīļais aklais, tu jau esi zem soda. Tu jau esi zem soda. Tas, ka tu joprojām staigā elpo un nekas no tev no galvas nav nokrits un uz galvas nav uzkrits, tas ir jāuztver kā Dieva žēlstība, kurš dod iespēju atgriezties. Jo viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tā ir Dieva žēlstība.
Un aklais aklo mierina, saka, redz, viss kārtībā, nekas nenotiek. Re? Tev vēl piemērs, un tam nenotiek, un tam nenotiek, un tam nenotiek. Un tad nokrīt zilo tornis un aiziet vesels bars bojā. Un Jēzus saka, viņam saka, krasties kā bija. Un Jēzus saka, ko? Viņi nebija vairāk grēkojuši kā jūs visi, viņš saka. Bet ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi tā aiziesiet bojā. To saka tas Jēzus, kurš netiesā. Es gribu ar jums kopā pielūgt Dievu, mīļie cilvēki. Es patiešām netaisos mērīt kādu, kuram ir dzīve. Jo tas ir starp tevi un starp Dievu, tev jātiek skaidrībā. Tu atver Bībeli un lasi. Ja tu neesi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum patiesi nožēlojis grēkus, tad tu esi zem soda. Un tava dzīve tev ir dota kā iespēja, lai no šīs soda aiziet prom ar patiesu grēku nožēlu, ļaujot Jēzum Kristum būt tam, kas ir tavs aizstāvs un samaksā par taviem grēkiem. Amen. Un tas nav nopelns, tā ir dāvana. Ticībā uz Jēzu Kristu uzticies viņam, viņš paņem tavu sodu prom. Amen. Sods tiek uzkrauts viņam, ir samaksāts. Ja tu esi ticīgs cilvēks, kristietis, kura vēlnam ir izdevies vilināt iekšā savā tumsā, un Dievu gaisma spīd uz tevi, līdzīgi kā šodien spīd un sirdsapziņa moka, un tev gribētos, lai būtu sludināts par kaut ko citu šodien, pastāst, kā es varu mantot svētību un dabūt lielākus ienākumus, ja? Es tev pastāstīšu, atgriezies no grēkiem. Tu nevari prasīt, lai Dievs svētī to, kas nav svētāms. Nē, daži ir nelielā trūkumā nevis tāpēc, ka Dievs nesvētī, bet tāpēc, ka viņi ir slinki. Tas ir cits stāsts, tur jālūdz par citām lietām. Jo Bībele saka, saliksi rokas, pačučēsi, trūkums atnāks. Nevar visus vienā maisā samest. Bet šodien runa nav par slinkumu, šodien runa ir par grēkiem, tāpēc runāju par grēkiem. Amen? Jā? Kāpēc agri tu runā par grēkiem? Man negribētos, lai kāds no jums ellē urbinātu degunu un teiktu, maita agris neizstāstīja taisnību. Lops tāds, ziedojums savāds un sprediķī noklusēja patiesību. Kaut gan ziedojums es nesavādu, ziedojumu aiziet draudzē. Draudz man algu maksā. Es gribu, lai ik viens lops kļūst par Dieva āvi un tiek uz debesīm. Kā jums tas patīk? Ko? Jo es kādreiz biju baigais lops, un debes Tēvs ilgi ar mani strādāja, kamēr pārliecināja, ka es esmu zem soda, un man jāatgriežās pie Dieva. Tāpēc man gribās, lai citi lopi tiek uz augšu, pie smukām avīm. Amen. 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 Iztēlojies uz brīdi, balta spoža vilna, tāda, kā zīts. Kungs Jēzus iet pa priekšu, tu dzirdi viņa balsi. Tev pat galva nav uz augšu jāceļ, tu ej pa zaļainām ganībām, strautiņš gar malu tek, žurk. Bišķi galva pa kreisi, pazaries ūdeni, akal čāpo tālāk, zaļa zāle, viss. Ēd akal un paliec viens stiprāks. Otrā aus, tāda jaunā aus, saka, klausies, labā pusē dzirdēja vilkus, liecies mierā, gans tiks galā. Kā tu zini, ka tiks galā? Vecais gans bija tāds, ka mūs iekaustīja, saka, šitas mūs nesit, šitas vilku daudz. Kā, Bībelē rakstīts, viņš drīzumā samīs sātanu zem jūsu kājām. Amen, ja, pareizi, ja? Un tad jūs ejat, un jūs saka, klausies, izstās šaura laipa, neuztraucies, kad mēs pieiesim, viņi paliks vajadzīgā platumā. Saka, kā tas var būt? Viņš vienmēr, viņš saka, ūdeni pašķir, kad vajag jūru aptur, Jardāna apstājās, saka, nav problēmas. Jūs pienākat, hops, tilts paliek tik, cik plats vajag, jūsu ganāmpulkam čāpoja tālāk. Ceļš pariek šaurs, jūs saka, kas pa šauro taku var noiet, jūs saka, neuztraucies, gans mums ir devis savu garu, ka mēs pa šauro taku ejam tā, ka neviena aizā neiekrīt. Ja? Tad vienai paslīd kāja, viņa sāk velties, un pārējās mierīgi iet tālāk. Nemaz nekrīt panikā. Kāpēc viņi gribam krist panikā? Jo viņi zina, ka gans pastieps savu roku, pacels un uzcels apakaļ. Pareizi. Bībelē nekur nav rakstīts, ka Dievs ir ierakstījis jūs manā savju pēdās. Ir rakstīts, ka viņš jūs un mani ir rakstījis savās rokās. Amen. Ja es saku, es turu savā rokā un tēva rokā un viens jūs nevar izraut. Amen.
Tad man tev ir otrs jautājums, kāpēc tu tā kā tāds kurmis lien visu laiku apakaļ tumsā iekšā? Priekš kam? Ko tu tur pazaudēji? Tā ir mana vecā āla, es esmu pieredzis. Dievam ir jāsaprot. Dievs saprata, ka tu esi alā un ka tev bojā. Dievs atsūtīja savu dēlu, lai tev būtu labais. Lai tev būtu labais. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Un tas, ka tu dzirdi, ko es runāju, ir liecība Dieva žēlastībai. Dievs tev atgādina, ka tu vari dzīvot mūžīgo dzīvību ar patiesu grēku nožēlu, ar patiesām attiecībām ar kungu Jēzu Kristu. Bet ja tu izvēlies palikt tumsā un palikt grēkā, tu esi izvēlējies palikt zem soda. Amen? Tu esi izvēlējies palikt zem soda. Un ja tu tik ilgi dari nepareizas lietas, ka tavu sirdsapziņa jau klusē, tad patiesībā Bībele saka, ka tā ir tiesa. Ka tad, kad tev deva gaismu, tu izvēlējies tumsu. Amen? Tu izvēlējies tumsu. Un viens otrs ticīgs cilvēks ir jau tā apradis ar savu raksturu, ar savu uzvedību, ar savu rīcību, ka patiesībā tā gaisma, kura no jums nāk, ir tāda baigi pelēkā. Viņa vairāk tumsu atgādina. Es jums saku, ka jums ir pēdējais laiks mainīties. Jums ir pēdējais laiks mainīties. Nopietni, mīļie cilvēki. Es nezinu, kā es vēl to varu pateikt. Es jau pat balsi esmu padarījis klusāk, lai neviens nesāk nervozēt, zin kā, ka nav jāmūk ārā agris bļaustās. Man gribās kliegt. Man gribās kliegt. Man nāk galvā tādi vārdi, kurus es nedrīkst baznīcā pat lietot, ar kuriem es gribētu veltīt ticīgiem cilvēkiem. Velta uz mani skatās, vēl domā, kas viņam nāk galvā? Es tev pateikšu, Velta. Es tikai tev, lai pārējie nedzird. Vecajā tulkojumā Bībelē aklu sauc par stulbu. Es negribu, lai Dievs mani sauc par stulbu. Un es negribu, lai kāds ir stulbs savā dzīvē. Jo īpaši tāpēc, ka Dievs tevi darīs par gudru, par saprātīgu. Viņš mazgājas tevi savās asinīs. Netaisiet teoloģiju no kaimiņu grēkiem, taisiet ticību no tā, kas rakstīts Dieva vārdā. Jēzus nāks drīz. Jūs stāvēsiet viņu priekšā. Ik viens personīgi. Es nevaru tikt debesīs tāpēc, ka es esmu daudz sludinājis. Vienīgais iemesls, kāpēc es tiek augšā, ir Jēzus Kristus, kurš ir par mani samaksājis. Man cita nav. Cita arī nevajag. Ja man būtu tāda vara, es jūs, Jēzus Kristus vārdā pārcelt uz debesīm, tūlīt. Mēs tikai agri vēl esam īsti dzīvojis. Ja jūs patiešām nonāk debesīs, jūs uz mani nebūtu apvainojušies nemaz. Jūs teiktu, maita tāds ātrāk varēja atsūtīt. Varnais Dievs, es tev pateicos par tavu žēlstību, kungs. Tēvs Dievs, es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs Dievs. Es lūdzu, lai tu izmēs vieglprātību, Dievs. Kungs, tēvs, tavā vārdā ir rakstīts, tur, kur tīši grēko, tur vairs nepaliek upuris par grēku, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, tēvs, atdzīvini sirdsapziņas balsi savos ļaudīs, Dievs. Kungs, runā ar savu svētā gara balsi, Jēzus Kristus vārdā, kungs, Dievs, tēvs, lai tad, kad sludina par grēku un atgriešanos, lai neviens nesmīkņā savā sirdī, Dievs. Lai neviens to neuztver, kungs, Dievs, tēvs, kaut kādā vieglā veidā, Dievs. Es apliecinu, ka tu esi mans glābējs un cita man nav, kungs, Jēzu. Es apliecinu tavus draudus priekšā, kungs, Dievs, tēvs, ka es ticu uz tevi, ka vienīgā mana cerība glābšanā esi tu, kungs, ne mani nopelni, Dievs. Bet es lūdzu par taviem bērniem, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Neticiet nevienam, kurš jums stāsta, ka paliekot grēkā, žēlastība ir tik liela, ka tu tiks glābts vienalga. Grēka alga joprojām ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība ticībā uz kungu Jēzu Kristu. Debes tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Īpaši tiem, kur meklēs svētību savā dzīvē. Un tu gaidi svētību un tu redzi, ka nav, ka neiet. Varbūt tas ir tāpēc, ka tad, kad gaisma tev apspīd un tu saproti, kā ir pareizi, tavu miestīgā griba velk tevi atpakaļ tumsā, kā ir nepareizi. Dievs nevar svētīt nepaklausību. Dievs negrib svētīt nepaklausību. Es neesmu redzējis, ka Dievs svētīt grēku, bet Dievs svētīt taisnību. Dievs svētīs taisnību. Un debes tēvs tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai mēs tavu bērnu no sirds pieķertos tev un kalpot tev no visas sirds, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.